Здравствуйте! Я, как ведущий цикла «Психология бесконфликтности в семье», хочу отметить, что видеосъемка ведется по инициативе Латвийского центра «Возможность человека», некоммерческой организации. Перед вами выступает в 7-й раз профессиональный врач-психиатр Илма Karčevska. Labdien! Turpināsim ar jums runāt par ģimenes konfliktoloģijas pamatiem. Es esmu ārsts psihiatrs Ilma Karčevska. Šodien mēs izskatīsim 7. fragmentu šajā tematā. Un tas būs, izrunāsim par flegmātiķa raksturu. Kāds raksturs ir flegmātiķim? Tā, pēc rakstura flegmātiķis ir tāds mierīgs, līdzsvarots cilvēks. Konflikta situācijās neuztraucās un klusē. Viņa dvēseles stāvokli nav iespējams izprast. Klusējošs tāds cilvēks un sajust. Viņš ļoti reti mēdz būt konflikta iniciators, ļoti reti. Viņu pat tautā saukā par biežādaino, atstāja biežādainā tādu iespaidu. Bieži nemāk kontaktēties, palēnināts mājās un sabiedrībā. Ierobežotā laika sprīdī darbā nesasniedz rezultātus. Tā, ja tas darbs ir jāpaveic ātri, sakarā ar savu lēnumu un es atvainojos kaimiņamo domāšanu, tas tā humora pēc tikai. Saprotams, ja tādu cilvēku rāja par lēnu uzvedību un soda par to, viņš sāk justies nomāks un ticēt, ka nav spējīgs aktīvai darbībai. Tā izveidojas neticība saviem spēkiem un padziļinās, ja cilvēks netic saviem spēkiem, padziļinās attieksme uz neveiksmi. Piegriežot tādus cilvēkus, piespiežot tādus cilvēkus, viņi sāk ticēt, ka viņi ir sliktāki, ka sliktāk par citiem tiek galā ar saviem uzdevumiem. Visa darbība pārvēršas par nepieciešamību, reizēm pat par nepatīkamu nepieciešamību, kas atnes pastāvīgas ciešanas. Bet flegmātiķi ir ļoti centīgi un godprātīgi. Viņus grūti izsist no iesāktā darba. Viņi ilgi apdomā, rēķina, lēni ķeras pie darba, bet taču, ja viņi uzņemās darbu, noved to līdz galam, kā saka, gods godam. Taču viņus nevar apvainot lēnīgumā, viņus nevar steidzināt. Tādu cilvēku grūti ir pārliecināt par izmaiņām, kas rodas darbā. Viņš grūtāk izprot jauninājumus, viņš pieradis, pie stereotipa, kādā viņš ir iestrādājies, pie tādā viņš arī vislabāk strādā. Ja viņam nāk darbā kādi jauninājumi, tie viņš grūti pārslēdās. Tāpēc saskarsme ar viņu prasa pacietību un izturību. Flegmātiķis ir uzticams jebkurā lietā. Par darbu, kas viņam ir uzticēts, var neuztraukties. Taču viņš ātri zaudē ticību sev, tāpēc bieži kļūst par neveiksminieku radošā darbībā. Flegmātiķi vienmēr viņi ir konservatīvi. Viņi cenšas saglabāt izveidojušies dzīves un darba stilu. Kā jau minēju, ļoti baidās pārmaiņu. Viņiem patīk vientulība. Nekas netraucē domāt un radīt. Viņu pozitīvās īpašības ir darba mīlestība, akurātība, godprātība, iecietība, griba un izturība. Nav slikti, es teikšu. Paldies par uzmanību. Nākošajā reizē mēs parunāsim par pārējiem cilvēku типе. Хочу поблагодарить Илму Карчевску за интереснейшие мини-лекции в теме
психология бесконфликтности в семье. Надеюсь, что вы предыдущие мини-лекции прослушали, которые станут залогом вашего бесконфликтного поведения в ваших, я в этом не сомневаюсь, замечательных семьях. До новых встреч на сайте anapsi.ru в видеостудии Круизор.